kā Udrs šobrīd nevar izslēgt savu jauno lietoto, mazlietoto... Ieslēdz mūziku un neslēdzot tādu. Televīziju. Man liekas, ka beidzās. Yes! Tā, mēs šobrīd esam... Kaut kā debīli. Tā, te mēs esam ūdens un zināt, vai es arī redzu sevi. Jā, kur viņi ir. Cikot, mēs te esam 40 km attālumā no Varšavas, ir 10:11 vakarā. Tur ir tuvākais kaut kāds hotels, mēs nezinām. Tik pa sakniem kilometru, bet varētu būt, ka tas ir vairāk sāp mugura. Tad mēs tagad stāvam un ceram, ka mēs... Kaut kur tiksim. Mums kaut kur jātiek. Jūs tuvāk, ka apdzīvotāju vietā esat kaut vairāk kilometri, tas jāiz apakaļ. 40 km Varšavu, 11 vakarā. Mēs sēvam benzīnu tankā. Mēs nobraucam no Viļņas šodien. Jā, mēs esam kaut kādā benzīna tankā. Mums nav ne mazākās paņas, kā mēs tiksim līdz Varšavai. Mūsu cēlākais sapnis būtu... Kad tagad iebraukt iekšā Es atklāju jaunu vārdu, cēlākais sapnis. Cēlākais sapnis. Kad tagad pat turien iebraukt iekšā mašīna, piebraukt uzpildīties. Mēs būtu mieru pat samaksāt, noziedot viņam 10 eiro, un mēs varētu tik līdz Varšavai. 7. Man nevis 7, Bet vienalga. Un... Divi cilvēki jau atšķuja, tāpēc, ka Udrs izsās pēc bomžu un mēģināja runāt krieviski. Jā. Kaut kādā veidā, kaut kādā alzītā poļu valodā. Un es viņam teicu, ka vismaz vajag normāli runāt angliski, jo angļi tomēr... Man joprojām telefons spēlē. Nekā krievi. Kā jau at? Es zinu, ka viņi aizslēdz ciet. Aizslēdz ciet, viņi izslēdz. Nu nav, un neslēdzās savām pirms. Arī tev neslēdzās? Pilnīgi debila mūzika kaut kā. Bet neko darīt. Jebkurā gadījumā... Un tā tava mūzika vienkārši ir apnicis. Es nezinu. Tu izslēdzi? Vajagās Kāpēc malaģēt? tev zvana balīts? Tev zvanu viņam. Kā? Jebkurā gadījumā. Pirms kaut kādām minūtēm 15 iebraucienu mašīna. Teicu, ka līdz Varšavai nebrauks. Tad mēs pagaidīsim vēl līdz kaut kādiem pus 12. Līdz pusnaktī. Pirmais autobus ir 6 no rīta. 6 no rīta. Un tāpēc varētu iet arī varbūt kaut kur. Bet kamēr gaišu un kamēr civilizācija, tikmēr nav ko. Labi, davai. Atā!